Sportisti pēdējos gados, it sevišķi šajā sezonā, arī iepriekšējā sezonā, pierādījuši, ka viņi ir gatavi cīnīties par medaļām. Un es absolūti ticu, ka komanda sportisti kopā ar treneru palīdzību būs izstrādājuši pareizo gatavošanos tieši Olimpiskām spēlēm, un ne tikai fizisko spēku sakoncentrēšanu, ne tikai tehniskās lietas, bet tieši psiholoģiski būs gatavi šim pasākumam, šim īpašajām sacensībām, un psiholoģiski būt gatavi, un tas ir faktiski tas izšķirošais šajā brīdī. Pat es domāju, ka bobslejs to visu būs tā sakārtojuši. Piemēram, Mārtiņš Dukurs, skeletonists, viņš ir uzvarējis gandrīz visu iespējamo. Un vienalga viņam tieši viņa psiholoģiskā gatavība izšķirs, vai viņš uzvarēs vai nē. Fiziski viņi ir gatavi, tehniski kamanas, slīdas, braukšanas meistarība ir tuvu pašai virsotnei, bet vai viņi izcīnīs medaļu, tas ir viņu galvās.